Mēs atrodamies Reņa trases, Reņa golfa laukumā, un šodien varētu teikt ir tāds foršs sezonas atklāšanas turnīrs, kas ir kā turpinājums pagājušā gada tradīcijai Pohjala Open. Tātad Pohjala Open ir 10 kārtās, kur būs 4 kārtas ievērties, un finālā būs pēdējā kārta dievs kopvērtējumā 4+1. Un principā šis turnīriņš tātad ir 9 bedrīšu turnīrs, notiek sestdienās un ir tā kā tendēts, tāpat kā arī, teiksim, Reņa trases golfa laukums, tātad vairāk uz iesācējiem, uz tiem, kas uzsāk golfu, tad izceļās ar savu demokrātismu. Es gribu teikt, ka mums būs arī tāds vēl arī viens cits superturnīriņš, kurš būs tāds sauksies 999, tātad 9 mūsu trases sadarbības partneri, 9 bedrītes un 9 turnīri, un tur jau būs nopietnas balvu fonds katru turnīru, un tas jau, teiksim, būs jau tādiem profesionāļiem, jo tur būs 2 grupas ar handikāpu no 1 līdz 18 un no 18 uz augšu. Tā kā tas jau būs tādiem arī jau tāda motivācija jau atbraukt arī pieredzējušākiem spēlētājiem. Tas savukārt būs svētdienās, bet šo visu informāciju, protams, var redzēt arī mūsu mājaslapā reņtras.lv. Kaut kā tā, šodien ir īstenībā jāsaka kaut gan laiks izskatījās sākumā tā kā tāds drusku varētu būt vējš un lietas vēl, bet beigās viss ir kārtībā, es teiktu īsti tāds golfa spēlēšanas laiks, ir kārtīgs tāds svētku noskaņojums, un cilvēki liek, ka cilvēkiem patīk. Diniško, solniško, diniško. Ķačka. Šistorečka. Jāsāk droši vien ar to, ka Illi tā mārketinga politikā ir tas, ka viņi nesponsorē sportu. Bet tad, kad mums piedāvāja sponsorēt Illi to golfa kausu, mums likās, ka šis ir viens tāds sports, kurš nav tāds, ka tur ir uzvara tikai spēcīgākais vai fiziski attīstītākais. Un tas, ka viņi nostrādā šos sitienu līdz perfekcionismam, mēs kaut kā savilkām paralēlus ar kafijas ideālu pagatavošanu. Un tas bija tās pirmais eksperiments, šogad mēs bez tās liekas domāšanas jau piekritām, tāpēc, ka tad, kad beidz golfu spēlē, tad šie kungi un dāmas, kas nāk pēc tam no šī golfa laukuma, viņiem var tā kvalitīvi parunāties pie labas kafijas tasas, un tā ir unikāla iespēja vienkārši tādiem cilvēkiem, kas ir aizraukušies ar vienu lietu, un tad pretī esam mēs, kas ir aizraukušies ar kafijas lietu, satikties vienā vietā vienkārši un tā forši parunāties par visādām sabiedrību aktuālām lietām, tā skaitā kafiju. Man ļāva pasist bumbiņu tajā vienā laukumā un pat mēģināja man glaimot, ka man tīri labi sanāk, bet, ziniet, es vienkārši redzu, cik daudz laika tas paņem maniem draugiem, kas to golfu spēlē, un tur ir vai nu tu, man liekas, esi viņā iekšā līdz ausīm, vai tu neesi iekšā, tu nav tāds zelta vidusceļš, kad gan spēlē, gan arī citiem hobijiem nodarboties, tāpēc es tos hobijus atlasu tā ļoti uzmanīgi, un golfs man ir droši vien sarakstā, bet vēl nē. Visu laiku lūgt ir piekdienu uz Illi golfa kausu, unikāla iespēja uzspēlēt golfu un arī pagaišot labu Illi espresso. Galvenā balva būs Illi kafijas aparāts, otrā vietā būs unikālās Rēber apgleznotās krūzītes Illi, un trešā vietā ir arī Illi krūzītes speciāli veidos tā, lai varētu novērtēt labu espresso.
Tie, kas nepiedalās golfā, jūs esat laipni aicināt Blaumiņu ielā 34 parunāt par labu kafiju bez golfa.